radošās industrijas, mūsu kultūras devums ekonomikā, tas, ko mēs cenšamies iesaistīt savā izglītības sistēmā, vārdu sakot, viss, kas ir ap mums. Bet kultūra nav tikai fons un nav tikai izklaide. Kultūra ir mūsu identitātes pamats un kultūra ir mūsu dzīves pamats. Un savienojot šo pārbaudīto, laika gaitā iemīlēto un to, ko mēs radām šeit un tagad, to, kas ir jauns, to, kas ir novatorisks, to, kas papildina ne tikai mūsu valsts budžetu un mūsu maku, bet arī mūsu sirdi un dvēseli, mēs varam būt pārliecināti, ka šis gads nebeigsies 2014. gadā, tam būs tālējoša nozīme un turklāt daudz plašāk, nekā mēs to varam iedomāties. Ko šajā situācijā var darīt likumdevējs? Vēl reizi pārskatīt likumus, kas nodrošina mūsu kultūra vides attīstību, kas nodrošina mūsu materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšanu un ar likuma un tā galvenā izpildes instrumenta valsts budžeta starpniecību ļaut lietām nostāties īstajā vietā. Kultūra mums daudz dod, bet kultūra no mums arī daudz prasa. Un prasa naudas izteiksmē. Un mēs tiešām ceram, ka jau 2013. gadā mēs varēsim atvēlēt līdzekļus ne tikai izdzīvošanai, bet arī dzīvošanai, un finansējums kultūrai kļūs par mūsu prioritāti. Mēs saprotam, ka tas ir vajadzīgs. Nepietiek tikai ar ikdienas vajadzību apmierināšanu, lai mēs saglabātu to, kas mēs esam, un kļūtu vēl labāki. Svarīga ir gan nauda, gan likumdošana, gan arī sabiedriskā doma, visas sabiedrības atbalsts. Un kur citur tas sāksies, ja ne skolā? Un tieši tādēļ kultūra, izglītība un pētniecība iet roku rokā, kā mēs to arī dzirdējām Steinbukas kundzes prezentācijā. Tik tiešām mūsu izglītības sistēmu caurvīja kultūra, un turklāt tam tā ir jābūt ne tikai skolā, bet arī augstākajā izglītībā un arī pētniecībā mēs daudz varam kultūrai gan dot, gan arī no tās ņemt. Mums ir viena īpaša bagātība. Tā ir mūsu interešu izglītības sistēma skolās. Unikāla. Tāda nav nevienam citam. Un mēs skolās stiprinām ne tikai šo mūsu tradicionālo mantojumu, mūsu bērni ne tikai dzied, dejo, nodarbojas ar tautas mākslu, bet viņi attīst savu radošo garu. Un tas, ko dažkārt sauc par radošumu, par kreativitāti, taču ir pamatā ikvienai darbībai. Visam, ko mēs darām, neatkarīgi no tā, kurā profesijā strādātu. Un mūsu uzdevums ir to saglabāt. Nepaļauties pasaules vējiem, kas mūs vairāk orientē uz šo globālo, uz šo kosmopolītisko, bet stiprināt to, kas ir mūsu pamats, kas ir mūsu simboli, mūsu latviešu valoda, kam šajā Eiropas kultūras gadā jāierāda īpaši cieņpilna vieta, mūsu himna, mūsu karoks un arī mūsu tautas mentalitāte. Latvija kā īpaša vieta pasaulē un Eiropā, un Latvija kā mūsdienīga 21. gadsimta valsts. Un esmu ļoti pateicīga visiem daudzajiem cilvēkiem, kas jau ir iesaistīti šī Eiropas kultūra gada norišu organizēšanā, daudziem atbalstītājiem, un es ceru, ka šo atbalstītāju un līdzjutēju skaits tikai vairosies. Un cerībā uz to, ka šie 2 gadi tik tiešām mums būs iniciatīvu, labu domu un labu darbu pilni, es ceru, ka arī šīs dienas diskusija un viss dzintarā ietītais pasākums mums dos daudz labu ierosmi ne tikai kultūras gadā. Paldies! Thank you so very much, Dr. Paldies, doktora Inna Druliete, par šiem vārdiem. Es gribētu jums pastāstīt pavisam īsi kaut ko tādu, kam ir sakars ar to, ko jūs nu pats sacījāt. Jūs runājat par investīcijām vai ieguldījumiem kultūrā.
1990. Gadu sākumā Somija un Zviedrija bija ļoti grūta, smaga ekonomiska krīze, patiešām bija ļoti smags tāds lejupslīdes posms, un bezdarbnieku skaits Somijā pieauga līdz 23% apmēram, un tas radīja milzīgu satraukumu. Viss uztraucās par to, kas notiks. Vidējie mazie uzņēmumi, tie bankrotēja, un daudz cilvēku zaudēja pilnīgi visu, kas tiem bija, ko tie bija ieguvuši, savās mājās un ar darba rezultātiem, jo viņi nevarēja vairs atmaksāt aizdevumus. Un tad, ko tad Somija izdarīja? Ko Somijas parlaments izdarīja? Tas nolēma veikt milzīgu investīciju izglītībā, pētniecībā un inovācijās. Un nevajadzēja ilgu laiku, lai tas varētu sākt jau ļoti veiksmīgi atmaksāties. Un es sacītu, pievienojoties daudziem citiem, ka tas ir kaut kas tāds, ko var atkārtot, ko var imitēt. Proti, tas nozīmē, iemesls, fakts, ka Somijas ekonomika šobrīd ir viena no spēcīgākajām Eiropā. Tas ir tieši tas iemesls. Kaut arī mēs, protams, mūs arī ietekmē šī brīža finansiālā krīze, jo mēs esam tik ļoti atkarīgi no eksporta. Un tomēr mums ir ļoti labs sākuma punkts, jeb izējas punkts, lai mēs tiktu tad izdzīvot šo laiku. Tāpēc es gribētu novēlēt jums ļoti lielu spēku un panākumus. Darot to, ko jūs vēlaties darīt šobrīd šajā situācijā, un tāpat arī atbalstot Rīgu 2014. Ministriju, valdības atbalsts un arī Saeimas atbalsts kultūras galvaspilsētā ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs zinām, ka mums ir bijušas kultūras galvaspilsētas, kam ir nācies smagi cīnīties, tāpēc, ka ir bijusi plaisa starp pilsētas administrāciju un nacionālo administrāciju, un tas ir kaut kas tāds, ko pat Eiropas komisija reizēm ir bijusi satraukta, par ko Eiropas komisija arī uztraukusies ļoti. No manas pieredzes jāsaka, tā kā es esmu bijusi Turku 2011 organizācijas komitejas pārstāve, es nešaubos, ka jūs gūsiet panākumus savā darbā, bet mums ļoti labu pamatu deva mums, lai mēs varētu izdarīt, ko mēs panācām, bija fakts, ka pilsētas administrācija un nacionālā administrācija uztver sevi kā divus dažādus līmeņus, tās pašas unitārās valsts pārvaldes dažādu līmeņu pārstāvis. Neatkarīgi no tā, kāda ir politiskā situācija pilsētā vai nacionālajā valdībā, tie respektē otru kā tiesisko, likumīgo un pārstāvi šās vēlētās demokrātijas apstākļos. Tā mēs esam veidojuši tālāk, attīstījušies tālāk, un es gribētu novēlēt, lai jebkurai citai kultūras galvaspilsētai būtu šāda pati situācija. Tagad pēc šīs prediķa es gribētu dot vārdu pārstāvēju no Rīgas pilsētas domes. Lūdzu, jums ir tagad vārds. Labdien visiem! Īpaši mūsu cienījamiem viesiem no UMEO. Un, protams, visiem arī, kas piedalās šajā forumā. Jā, patiesi, kā jūs pat teicāt, lai mēs parādītu gan UMEO, gan Rīga un UMEO sevi pasaulē, ir ļoti svarīga šī sadarbība starp Rīgu, starp Rīgas domi, starp visām valsts institūcijām, protams, arī parlamentu. Jo šeit nav svarīgi, kāda kuram varbūt ir politiskā pārliecība, ko katrs domā vai nedomā. Svarīgs ir kaut kas cits. Mums ir svarīgi parādīt pasaulē savu valsti, savu pilsētu. Un es vienmēr esmu teikusi, ka nav lielu un mazu valstu, jo arī teritoriāli maza valsts ar salīdzinoši nelielu cilvēku iedzīvotāju skaitu var kļūt liela,
ja viņai ir ko parādīt un pastāstīt pasaulē. Un Rīga ar ļoti lielu satraukumu gaidīja lēmumu par to, būt vai nebūt 2014. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētai. Un mēs bijām ļoti gandarīti, ka patiesi tāds lēmums tika pieņemts. Un, ja mēs runājam par to, ka Rīga būs 2014. gadā kultūras galvaspilsēta, ja mēs šobrīd izietu ielās un pajautātu cilvēkiem, ko viņi saprot ar šo jēdzienu kultūra un to, ka Rīga būs kultūras galvaspilsēta. Visticamāk, ka vairums runātu par kultūras pasākumiem, runātu par teātri, runātu par, teiksim, ļoti lieliem tādiem tradicionāliem pasākumiem, kas notiek Rīgas pilsētā un mūsu valstī. Bet mums ir jāpatur prātā, ka kultūra ir ļoti daudzšķaitnāja. To jau arī Druvietes kundze minēja. Ir valodas kultūra, ir savstarpējo attiecību kultūra. Un varētu šo uzskaitījumu turpināt. Mūžīgais strīds, kur esmu dzirdējis no izglītības un kultūras darbiniekiem, kas tad ir svarīgāk Latvijā? Izglītība vai kultūra? Šo strīdu nedrīkst turpināt, jo izglītots cilvēks tomēr vairumā gadījumu ir kultūras cilvēks. Un kultūra ir pamats tam, lai cilvēks izglītotos visā sava mūža garumā. Te ir vienlīdzības sīme. Un faktiski tas, kas saistās ar to, ka kāda valsts vai pilsēta konkrēti pievērš īpašu uzmanību kultūrai, tad skaidrs ir viens, ka tas ir jāsāk jau ar pirmskolas izglītības iestādi. Tā nav tikai cilvēkam zināšana došana, zināšana bagātināšana, tā ir arī patriotiskā audzināšana. Tā ir attieksme pret savu valsti. Tas viss ir ļoti cieši savstarpēji saistīti. Rīga savā programmā ir izvēlējusies 6 galvenās tematiskās radošās līnijas. Šodien mēs runājam pamatā par dzintaru līniju. No dzintars. Es domāju, kāpēc mēs runājam par pirmo? Tāpēc, ka iespējams tas ir pamats. Ir dišciltīgi akmeņi, ir iedomīgi akmeņi. Bet dzintars ir silts akmens. Tas ir silts akmens, kuru latviešu tauta ir saukus gan par priežu asarām, gan, protams, par saules akmeni. Mums ir dzintaru jūra, un faktiski pat tauta jau izvēlējusies vārdu dzintars kā simbolu. Es nezinu, vai kāds no jums varētu teikt, ka viņš atceras tādu gadījumu, kad būtu kādi svētki, būtu kāda, teiksim, sanākšana vai radu lokā vai plašākā lokā, un viena no pirmajām dziesmām nebūtu pie dzintara jūras. Ja? Pati tauta šo simbolu jau ir radījusi un noteikusi. Un diez vai ir kāds Latvijas iedzīvotājs, kuram mājā nebūtu dzintara rota, jeb vēl labāk jūras velte. Es pati lielāko daļu savu mūžu esmu dzīvojusi Jūrmalā, un arī esmu gājusi pa krasta līniju un meklējusi šo dzintaru, un esmu uzskatījusi, ja es viņu atrodu, tad tas ir talismans, tas ir kaut kas tāds īpašs, tas ir dāvinājums, ko man ir devusi jūra. Un es pirmīt Čildes kundzei teicu, paklau, man šodien radās ideja, vai nevarētu būt tā, ka mēs izmantotu 2 galvenos vārdus, tie ir mani tādi pamata vārdi, kurus es bieži lietoju, līdzdalība. Un ja ir līdzdalība kaut kur vienalga kādā procesā, tad pēc tam ir līdzatbildība, jo es tur esmu bijis līdzdalīgs, es esmu kaut ko darījis un es par to arī atbildu. Un vai nevarētu izvēlēt vienu dienu 2014. gadā, kad Latvijā notiek, es nezinu, kā to nosaukt, tā nav akcija, tas ir noteikti kaut kāds ļoti labāks vārds, cēlāks vārds, kur pa visu krasta līniju cilvēki vienā laikā iet un meklē šo jūras velti, un kurš atrod visvairāk, tam ir īpašā
Dzintara 2014. gada balva.